vārds ir Jānis Drēts. Es esmu pārsteigts, ka jūs esat tik daudz, bet es biju pirms tam, man teica, ka es vēl daudz cilvēku, kas klausās. Man ir bišķiņ jāizstāst par dažām atkāpēm. Nu jā, bet es mēģināšu tā kā secīgi visu pēc kārtas. Pirmkārt, kā jau Vinēs teica, ka viss labie runātājs, nekāds labās runātājs neesmu, bet es mēģināšu kaut kā sakarīgi kaut ko izstāstīt. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka es neesmu dizainers vispār, bet arī tam ir sava jēga, kāpēc es droši vien esmu uzaicināts šeit un runāt. Bet tās visas ir atkāpes, runa ir par to, ko es pārstāju, un tas ir DD studija. Un tā secīgā doma būtu tāda, ka pagājušajā gadsimtā es taisīju izstādes, arī muzejos izstādes, un pienāca tāda lieta, kā tas, ko tagad sauc par digitālajām lietām, parādījās kompjūters lietojams, un bija visdažādākā attieksme pret šīm lietām. Un pirmā normālā reakcija, kāda vienmēr ir cilvēkam, ja kaut kas jauns parādās, ir tā kā norobežoties un pateikt, ka tas nav vajadzīgs un ka tas tā kā ir bīstams, ko arī lielākā daļa mākslinieku tā arī attiecās, jo lūk, tā ir mašīna un tie ir cipari un māksla ir kaut kas dvēsele un prāts un tā tālāk. Bet man kaut kā vienmēr ir licies, kad ir interesanti tomēr kaut kādu parakņāties par lietām, kas ir svešas un nepazīstamas, kaut gan tas ir, protams, bīstami, bet tas ir tas sākums visai tā lietai, kāpēc tas viss ir aizripojis varbūt līdz šim brīdim, kad es tomēr apsēdos pie kompjūtera un mēģināju saprast, kas tas tāds ir un ko ar viņu tad var izdarīt. Un tad ir tas garais nejaušību un likumsakarību gājiens, kas ir novedis pie tā, ka es ceru, ka nākošajā, mēs nonākam pie 2000. Gada, pie mūsu gadsimta, un tiek dibināts uzņēmums DD studija. Un viņš netiek dibināts tāpēc, ka es gribu nodarboties ar uzņēmēju darbību. Tas ir tāds blakus produkts, tāpēc, kad ir apstākļu sakritība un ir uzaicinājums piedalīties konkursā par Vēnspils muzeju jauno ekspozīciju. Un, lai viņu varētu realizēt, tātad tiek nodibināts uzņēmums DD studija. Protams, tur sākums ir daudz savādāk, saucās ar daudz savādāk, bet mēs, teiksim, līdz šim brīdim esam tā kā izvilkuši un līdz tagadējai identitātei to DD ir atstāts. Un tā kā tas brenda nosaukums, bet tas tik tālu. Tālāk nākošais teikums ir par to, ko tad mēs nodarbojamies. Un tur ir rakstīts, ka specializējies augstas kvalitātes izstāžu un muzeju ekspozīciju projektēšanā un īstenošanā. Ko tad mēs izdarījām tajā 2000. Gadā? Mēs varbūt tajā konkursā kaut kādā veidā taisot piedāvājumu
šai ekspozīcijai, kā iesaistījām tādas lietas, kas tajā laikā bija tā kā jaunas, parādījās kompjuteri, touchscreeni, projekcijas, kaut kādas tādas lietas, kas bija pietiekami neparasti priekš kaut kāda muzeja izveides. Tas šobrīd liekas dīvaini, bet beigās tas nemaz tik sen nebija, ja ka tāda tā doma bija. Protams, mēs esam šobrīd jau atkal otrā galējībā, kad jebkurš sevi cienošs muzejs uzskata par nepieciešamu ielikt vismaz vienu kompjuteru, lai viņš būtu digitalizēts. Un tur ir tā kā atkal citas problēmas, bet tas bija sākums, un tad mēs esam par šiem 15 gadiem sataisījuši virkne izstāžu un ekspozīciju. Protams, atkal ir stāvējis droši vien Dievs un Allahs klāt pie tā, ka tās ekspozīcijas ir ne tikai Latvijā, un pateicoties varbūt tam arī bija iespēja attīstīties un attīstīt arī kaut kādu savu radošo domu. Mēģināšu tikt uz priekšu. Katram sevi cienošam pasākumam te ir kaut kādas uzskaitītas dažas no mūsu medaļām, kas ir palīdzējušas mums iegūt nosaukumu arī Latvijā. Bet, ja nopietni, tad bišķiņas gribēju varbūt paraksturot to, ar ko tad mēs nodarbojamies. Teiksim, kas ir muzejs? Pēc būtības visiem ir pilnīgi skaidrs, kas ir muzejs. Kaut gan tā skaidrība ir ļoti dažāda. No dažādās komunikācijas vispār ir arī tā cilvēka pieredze, protams, ir sava pieredze, un arī no tās savas pieredzes veidojās. Ir, protams, vēl joprojām stereotipais pieņēmums, ka tas ir Angļu ģeoloģijas muzejs, kurā kāds amatnieks ir uztaisījis vitrīni, kāds ir salicis šos iežus rindiņās un plauktiņos, un tad ir arī piedalījies mākslinieks, kas ir uzrakstījis, kā katru iezi sauc. Tas būtu tā kā viens gals. Otrs gals ir, protams, labie piemēri pasaulē, ko arī nemazos cilvēku šobrīd ir redzējuši, un kas ir tā kā to muzeju no šīs te pieputējušās telpas pārvērtis par tādu, kā es saku, alternatīvu lielveikalam, vieta, kurā gan individuāli, gan ģimene var pavadīt zināmu laiku, savu brīvo laiku, kurā ir tur tā kā tūkstos visādas lietas, kas ir nepieciešamas, lai tas būtu īstenojams. Un tāpēc arī ir tas muzejs Melnais centrā un sarakstītas dažas no tām lietām, ar ko ir tā kā saistīts muzejs. Un tad tagad ir tas īstais brīdis, varbūt atgriezties pie tā, ko tad DD studija nodarbojās. Un zināmā mērā arī te ir tas uzskaitījums tām lietām, kad veidojot izstāžu vai muzeja ekspozīcijas, ir lietas, ar ko mēs nodarbojamies.
ir tiek attīstīta doma par muzeja ražošanu, bet es to ražošanu, tas tāds labs joks, ko es arī vienmēr tā pārbaudu. Es kolēģim blakās paprasīju, kā viņam ar ražošanu. Viņš tā nesaprotoši pirmajā brīdī teica, kādu ražošanu. Skaidrs, ka muzeja attīstība un muzeju veidošana, protams, ir saistīta ar ražošanu. Bet tajā pašā laikā spēlējoties ar vārdiem un terminiem un jēdzieniem, ir diezgan neiespējami runāt par muzeju ražošanu. Joks jau ir tur tajā apstāklī, kad faktiski es te sāku raksturot tos muzejus, kādi ir priekšstati par muzejiem. Bet ir, ja mēs stādamies priekšā Kniepadatu muzeju, motoru muzeju vai Brīvdabas muzeju, kas viņiem ir kopīgs? Nosaukums muzejs. Tātad gan visas ap muzeju un muzeju saistītās lietas vienkārši ir atšķirīgas. Līdz ar to faktiski runāt par kaut kādu tehnoloģiju atstrādātu, kas ir pielietojama nākošajā, kas būtu kaut kā ražošanas pamats, ir grūti. Faktiski muzejs tomēr ir tāda unikāla lieta, un tāpēc arī viņš prasa arī to attieksmi pret sevi kā pret tādu atsevišķu izstrādājumu. Tur ir rakstīts unikāli, kompleksi un radoši risinājumi. Jā, taisnība. Runa ir par vēl vienu lietu, par integrētu pieeju. Un kas ar to, ko vajadzētu saprast? Tātad, sākot risināt kaut kādu muzeja ekspozīcijas lietu, ir tā kā jānodefinē un jānoformulē, un kāds ir tas mērķis. Jo tas, ko es uzskaitīju, tie jau bija labie piemēri, teiksim, Kniepadatu muzejs un motoru muzejs vai Brīvdabas muzejs. Par muzejiem šobrīd sauc arī, teiksim, nejauši atrastu priekšmetu muzeju, un tādā garā var sakot, tas ir tā ir otra lieta, kas ir tā kā izstiepta, ja? Muzeji, kuram ir kolekcija, muzeji, kuram nav kolekcija, muzejs, kas grib kļūt par muzeju, muzejs, kas negrib neko. Tātad vesels spektrs, un tad pirmais ir tā kā noformulēt, kas ir muzeja mērķis, kas ir viņa saturs, un tad ir tā lieta, ko mēs saucam par stāstu, ko mēs gribam no tā visa uztaisīt. Un te ir varbūt tā, šajā vietā ir tā šķēre, kur ir pastāv muzeja viedoklis, kad viņš ir pats pašpietiekams, pats gudrs un gana ambiciozs un varošs, viņam nekas nav vajadzīgs. Bet šajā brīdī muzejs domā tikai par sevi, bet nevienā brīdī nedomā par to, kas lietos viņu. Un sagriežot uz pusēm kaut vai šajā brīdī tās divas lietas, muzeju un to, kas sadarbojās uz muzeju un taisa šo ekspozīciju, jo
kaut vai tas taisītājs ir tā kā pirmais tas, kas lieto šo muzeju. Viņš tā teikt apskatās uz šo direktoru, uz šo kolekciju, uz šo māju, un ir pirmais, tā kā, kurš tā teikt paskatās uz šo ekspozīciju no malas. Otra lieta ir tas, ka tur ir sāk iestāties tādi spēles noteikumi, jo, kā mēs zinām, visiem nopietniem muzejiem ir lielas kolekcijas, un viņu vienīgā vēlēšanās ir kā reiz to visu, kas no viņiem ir, parādīt. Galīgi aizmirstot šajā brīdī par to, ka ekspozīcija nav nekas tāds klintī iekalns un mūžīgs. Ekspozīcija tāpatās kā izstāde ir laicīga lieta un piedāvājam diezgan īslaicīga lieta. Ir tur dažādi termiņi, ko lieto tur 3, 5, 7 gadi, ja? Bet es domāju, pie mūsdienu tempa 7 jau ir daudz. Līdz ar to faktiski, atgriežoties pie tā satura, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir viens stāsts. Tas ir stāsts, kas viņu stāsta, un tā nav vienīgā patiesība, ja, kas šobrīd tiek veidota, taisot muzeju. Tad, kad tik tālu būtu skaidrs par to saturu, ir tas, kas tagad, paņemot šo stāstu un viņu tā izķidājot, parādās tas veids un forma, kas tas ir par mēdīju. Tradicionāls, digitāls, virtuāls, nēsošs, tīklos, mākoņos, aptaustāms, neredzīgajiem, nedzirdīgajiem. Tātad tiek izvēlēti mēdīji. Un tad ir tas, kas ir nākošais te ierakstīts, ir mēdīju arhitektūra, kas agrāk tā kā vairāk tika lietots tikai uz digitālajiem mēdījiem, bet vienkārši atkal vēl vienreiz gribētu teikt to, ka varbūt ir pienācis laiks vienkārši nešķirot digitālos no analogajiem, jo viņi visi ir kaut kādā veidā, arī tas kompjūters, viņš tomēr ir tāds, bilde, ko viņš rāda, ir tā kā bilde, bet pēc būtības, kādreiz bija strīdi starp fiziķiem un līriķiem, pēc tam bija strīdi starp kino, kas ir uz lentas, uz kino lentas un video, un tad tā kā pāriet vispār tās paudžu grūtības vispār, un viss tā kā mēs runājam atkal par lietu beidzot. Un tas pēdējais, kas te ir ierakstīts, ir projektēšana un izstrāde. Tās arī tā kā divas dažādas lietas. Tā. 3 soļi. Izpēte, projektēšana, īstenošana, muzejs gatavs. Kopš DD Studio dibināšanas 2000. gadā esam īstenojuši nevienu muzeju ekspozīciju projektu. Pieredze ir mācījusi, ka izdevusies izstāde vai labs muzejs ir vienots veselums, kur vienlīdz svarīgs ir gan dizains, gan mēdīji, gan tehniskais risinājums. Saviem klientiem mēs nodrošinām visplašākā spektra pakalpojumus, integrētu pieeju un unikālu galaproduktu. Gobustānas petroglifu muzejs Azerbaidžānā ir labs šādas integrētās pieejas piemērs. Mūsu klients bija Azerbaidžānas Republikas kultūras un turisma ministrija, kas mums uzticēja izveidot pastāvīgo ekspozīciju jaunam muzejam, kurš veltīts Gobustānas akmens laikmeta zīmējumiem. Tie ir unikāli zīmējumi, kas iekļauti UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Gan muzeja tēma, gan tā starptautiskā nozīmība bija nopietns izaicinājums. Visu mūsu projektu pamatā ir sadarbība ar klientu, un katrs projekts pirmām kārtām sākas ar izpētes darbu. Šajā gadījumā vispirms iepazināmies ar muzeja ēku un iespējām, ko piedāvā ekspozīcijai atvēlētās 12 zāles.
Nākamais uzdevums bija apzināt un dokumentēt muzejā iekļaujamo materiālu. Proti bija jāapgūst Gobustānes aizvēsturiskā māksla. Šeit lielu atbalstu sniedza vietējie eksperti. Izpēte ir mazāk redzamā, bet veiksmīgam projektam visnozīmīgākā darba daļa. Katra ekspozīcija ir stāsts. Balstoties uz izpētes rezultātiem, mēs formulējām stāstu, ko gribam ar ekspozīcijas starpniecību vēstīt. Tas paredzēja arī to, kādai jābūt ekspozīcijas struktūrai un zāļu tematiskajam sadalījumam. Nākamais solis bija izvēlēties medijus un eksponātus, kas ļautu ekspozīcijas tēmas izstāstīt. Vienlaikus, izmantojot plašo DD studijos sadarbības partneru un ekspertu tīklu, tika izveidota projekta komanda. Muzeja kopējo un atsevišķo elementu dizainu ir iespējams veidot vienīgi saistībā ar tā saturu un vidi. Visam jābūt savstarpēji saskaņotam. Muzeja ekspozīcija tika radīta Rīgā, tāpēc šeit arī izveidojām Gobustānes muzeja zāles modeli, kur varējām eksperimentēt ar telpu dizainu un pārbaudīt tehniskos risinājumus. Rezultātā muzeja ekspozīcijas dažādie elementi papildināja cits citu un kopā veidoja vienotu tēlu. DD studio integrētā pieeja nozīmē to, ka mēs uzņemamies pilnīgu atbildību par gala produktu. Tāpēc mums bija svarīgi nodrošināt, lai ekspozīcijas dažādie elementi darbojas nevainojami, ir viegli lietojami un saskanīgi. Kad bijām pārliecinājušies par mūsu dizaina funkcionalitāti, izstrādājām tehnisko projektu, kas bija nepieciešams nākamajai fāzei – ieceres īstenošanai. Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izgatavošana ir sarežģīts process. Gobustānes muzeja gadījumā ekspozīcijas elementu klāsts bija ļoti daudzveidīgs. Mēs radījām 3-dimensiju instalācijas, datorprogrammas, eksponātu vitrīnas un videodarbus, un šo sarakstu var vēl turpināt. Tādā komplicētā objektā kā muzejs dažādu ekspozīcijas elementu izstrāde notiek paralēli, kas nozīmē, ka ir nepieciešams rūpīgs plānošanas un koordinēšanas darbs. Papildus izaicinājums bija tas, ka Rīgā izgatavotā ekspozīcija bija jānogādā uz Gobustānu un tur jāuzstāda. Tomēr par spīti lieliem attālumam starp Latviju un Azerbaidžānu projekts tika realizēts veiksmīgi un bez aizķeršanās. Mūsu mērķis bija radīt ekspozīciju, kas būtu patiesi multimediāla. Lai sasniegtu šo mērķi, bija nepieciešama dažādu nozaru ekspertu cieša sadarbība. Piemēram, interaktīvo spēļu programmētāji sadarbojās ar satura speciālistiem un māksliniekiem, un daudzi objekti nebūtu tapuši bez dažādu jomu tehnisko speciālistu sadarbības. Projekta noslēgumā klients saņēma gala produktu – integrētu, multimediālu, unikālu, pastāvīgo ekspozīciju, kas vēsta par aizvēsturiskās mākslas attīstību Gobustānā. Mums izdevās izpildīt uzticēto uzdevumu un veikt visu ekspozīcijas sagatavošanas un realizācijas procesu nepilna gada laikā. Gobustānes muzeja jaunā pastāvīgā ekspozīcija bija gatava 2011. gada decembrī. Es sāku runāt par to, ka par tiem dažādiem etapiem. Tas, ko es gribēju piebilst, ir tas, ka šobrīd mēs jau esam arī vairāki uzņēmumi, ir DD projekts un DD studija mājaslapas. Paldies!